Nu ko, mums ir jaunumi, ne tie labākie šoreiz, jo kas notika? Mēs pazaudējām darbu. Jā, mēs pazaudējām savu darbiņu. Kāpēc? Jo pēdējās 3 dienas tika atceltas festivālam, līdz ar to mūsu pakalpojumi arī vairs nav nepieciešami. Nu ko, esam atkal uz brīvām kājām. Bet nu aizbrauksim vismaz uz restorānu un pamēģināsim mūsu darbvietā būt arī klienti. Viss pasākumā. Cilvēki redzēs, ka nav īsti instrumenti priekš tam. Zini kā, te visiem cilvēkiem uz balkona stāv šitie tāda paša izmēra grili, un viņi visi aizraujās to lietu. Nu, ko tev saka? Your innovative nature will help you come up with the solution. Good luck. PR! Be patient, good things come to those who wait. Uh-oh! Get ready for a daring adventure. Nu, mums bija superīgs barbecue ar citiem foršiem latviešiem. Tagad dosimies dzīvē. Uz Stampede festivāla Downtownā, un tā runā, ka Bensons Būns uzstāsies. Jā, un Stampede gadījumā, kāds nezinu, droši vien, ka daudz nezinu, jo mēs arī nezinājām, ir viens no tādiem, nu, varbūt pat lielākais festivāls tieši saistībā ar kaubojiem un rodeo un visu kaut ko tam līdzīgi. Tā kā notiek viņš vairāk kā nedēļu, viņš šķiet. Ne? No 4. līdz 14. jūlijam. 10 dienas tusiņš, mēs ejam tikai uz šodien. Pēkšņi palika baigi karsts. Bija rakstīts, ka šī būs vēsā diena, tikai plus 22. Esmu garajās biksēs. Kāpēc? Es domāju, ka būs vēsā diena. Man gan ir labi. Tev vienmēr šorti. Vienas biļetes cenas sanāk $28, nu, ja uzskaitam visas nodevas pa virsu. Tādi traki karustēļi. Atrad savu mašīnu? Jā, elektrisks hamerīts. Sīpoliņi. Izrādās, te pat ir tirgus iekšā.
Es gribu leduskapis ar plītiņu un izlietni tajā pusē. Normāli gulta un plauks iekšā. Nice. Lielāka virtuve kā mums. Reku gūdiem izstāv. Tā diena ir klāt. Mēs izvācamies no savas istabiņas. Nu tā kā esam bez darba, laikam jāievācas ir mašīnā, bet labi, ja beidzam ņirgāties, tad mašīnā ievāksimies ar domu paceļot, tāpēc jau arī ielikām gultu. Kādu brīdi pabrauksim un tad jau skatīsimies, kādus darbus darīsim tālāk. Viss pēdējais. Braucam jau apmēram kāds 40 minūtes, vēl stunda vismaz ceļā. Tieši tā. Un apkārt vienīgi lauki un dažādas jaunie ciematiņi, daudz sacēlu, noliktavas. Ļoti interesanti, jo mēs braucam uz plakano pusi, lai tad kalni paliek medus maizei. Tas ir Rapšu lauks. Ja no mašīnas baigā pirtiņa ir jūtama, tikai vismaz labs vējš ir, ejam apskatīt to baigi smuko dinozauru tūrlīti, parādīsim tev. No manām mīļākajām lietām ir iekarināmie tilti. Nu, lūk, un tad šeit pie Drumhellers arī viens tāds ir. Tās var bijuši šogad raktuvs, droši vien tāpēc arī tilts. Nu, patīk man. Kā tev patīk? Nepatīk, ka var redzēt cauri. Nu, kā tev patīk pāriet pāri tiltam? Ne, nu man jau nepatīk, man jau ir bail, bet nu, kas jādara, jādara. Turistu lietas. Un kādas sūdzības par bildu uzņemto? Tev smukāk uztaisīja. Tad tu pielien. Ejam pastīties uz hudūs. Nezinu, ja kāds zina tulkojumu latviski saki. Tie nevis hudūs, bet sēmas. Es nekāpšu augšā, man ir pa karstu. Reāli sajūt, kā tuksnesī reāli karsti. Šiem dabas brīnumiem nosaukums ir hūdu, un kā mēs ar Elis tikko noskaidrojām, tas ir pielīdzināms vudu. Jā. Tātad maģiskiem rituāliem. Tātad, jā, indiāņi. Un no Āfrikas puses nosaukums arī cēlies. Mūs atved uz kaut kādu nekurieni. Izskatās, ka savā laikā pēdējais veikals, kas šeit ir bijis. Tālāk noteikti nav nekā. Šeit tagad arī ir veikals. Rekur, vaļā durvis. Nu, zāle ir tik sausa, ka šķiet, ka ejot kraukšķi. Ļoti savs reģions. Bet tāds patīkams, interesants vibes. Ar šo man kaut kā Kanāda laikam neasociējās.
Kanāda vairāk man asociējās ar lāčiem, kalniem, sniegu, eglēm. Tad mēs esam kaut kādā tuksnesī. Aldis atrada upīti. Tāda diezgan pabrūna. Es nepeldēšu tādā, tas skaidrs. Bet šī teritorija ļoti atgādina Bannockburnu, kur mēs Jaunzēlandē dzīvojam, tikai krietni lielāku. Ko viņi domā ar vārdu populācija toreiz? Kad ir toreiz? Tiešām ir gigantisks, kā kartē rakstīts, esot lielākais dinozaurs pasaulē. Nu, jūtos maziņš, jā. Nu, šo saucot par dinozauru ielai, jo šeit savulaik esot atrast ļoti daudz dinozauru mirstīgās atliekas, kauli un visādi artefakti, kas liecina, ka dinozauri te tiešām ir dzīvojuši. Un te ir arī lielākais, vienīgais muzejs visā Kanādā, kurš veltīts tikai dinozauriem. Kāds ēd? Un starp citu, tā izskatās, kad Elis Instagramā stāsta, kas šeit notiek. Cik saprot, viņi stāsta par tām mazajām mājām. Tu par mazajām mājām stāsti? Jā, te ir mazas mājas. Kalgarī lielas mājas. Šķiet, ka šim vakaram esam atraduši savu naktsmītni, tas ir kaut kur tur, bet tas skats, kas mums šeit pavarās. Wow! Un es esmu ēnā. Jā, to ūdens, kaut ko ņemāsim. Sēdīsim roltonu. Ko bezdarbnieki ēd? Roltonu ēd. Parādi, ko mēs ēdīsim. Tev nebija man jāmet. Brutāli. Nu, garšīgi. Salītais mākoņi nekā. Un mums jau vakariņu laiks. Ar labu nakti. Rītu, labu rītu. Mēs jau augšā. Mēs vērojam sunīšus. Jā, ārā prērija sunīši skraida pa to laukumu, kur visi vakar staigā un skatījās saulrietu. Uzdosim Elisai svarīgu jautājumu. Vai viņai bija ērti šajā jaunajā gultā čučet? Jā, man bija ērti, un man bija daudz vietas, un man viss bija super. Un nebija arī augsti, bija silti. Netālu. Ceļamies. Pēc brokastu rīta pastaidziņš ar šādiem skatiem. Parādi, kā tev biceps. Un pagriezies, parādi. Čau! Jo. Meklējām vietiņu, kur uztaisīt brokastis, lai nebūtu gluži tiešā saulē jāsēž. Un tad, jā, mēs iekodām ķiršus tur.
tajā kanjonā, lai izturētu kādu laiciņu. Tagad ienesām šito galdiņu no saules, viņš bija tur, atnesām šeit, un tur bērniem ūdens prieki. Un tagad paēdīsim īstas brokastis. Šajās ūdens pudelēs viņi pielēja līdz pašai malai, nu nošļakstīt, ka ir tik viegli. Nežēlo ūdeni. Tu esi samaksājis, tad arī pilna pudeli. Mašīnā mums nav augstuma kaste, līdz ar to desām, nu, termiņš ir salīdzinoši īs. Uzvārīsim 4 desiņas un būs mums hotdog maizīte pusdienās. Šis ir pusdienas vai brokastis? Mums bija brokastīs ķirš. Pajās brokastis. Sarunāts. Maizīte! Šodien esam Red Deerā, pilsēta starp Kalgariju un Edmontonu, un trāpījām tieši uz pilsētas svētkiem. Mums šodien ir 5 gadi laulībā. Tas gājiens bija mums par godu. Nu, pieņems. Nu, šādi Elisa karstajā dienas laikā mēģina atveicināties. Izskatās, ka laikam arī sanāk. Šodien ēdīsim daudz sušiņu, pokapļots. Kāds jubilejas pusdienas. Super labas.